Xi Jinpings tika pakļauts spiedienam jau uzreiz pēc Donalda Trumpa ierašanās Ķīnā. Jo ASV prezidents ieradās Pekinā šīs trešdienas, 2026. gada 13. māja rītā ar neprātīgu misiju – izraut no Ķīnas to, ko viņi visvairāk sargā. Valsts vizīte, kas paredzēta līdz 15. maijam, atklāja tiešu sacensību starp divām lielākajām planētas lielvarām. Amerikāņu ierašanās pārsteidza, jo Trumps šo vizīti neuztvēra kā parastu ceremoniju. Viņš uz Ķīnu aizved delegāciju ar centrālajām ASV ekonomikas personībām, tostarp vadītājus, kas saistīti ar Apple, Tesla, Boeing, BlackRock, Blackstone, Cargill, Citi, Cisco, Goldman Sachs, Meta, Micron, Qualcomm, Visa un citiem strateģiski svarīgiem uzņēmumiem. Baltais nams nostādīja Xi priekšā nozares, kas ietekmē visu spēcīgo Amerikas ekonomiku. Pekina gaidīja smagu tikšanos, bet saņēma organizētu ekonomiskā spēka demonstrāciju. Es tev visu to tūlīt pastāstīšu, bet tagad tu noteikti vēlēsies abonēt kanālu, lai turpinātu būt labi informēts. Informācija reālaikā, ar labāko žurnālistikas kvalitāti, kāda jebkad redzēta. Uzticamības standarts. Milsons Alves. Gadu gaitā Pekina ir augusi, pārdodot pasaulē, piesaistot ārvalstu rūpnīcas un izmantojot piekļuvi Ķīnas tirgumu kā sarunu ieroci. Tagad Trumps ir ieradies Pekinā, līdz ņemot tieši tos uzņēmējus, kurus Ķīna vēlas piesaistīt, kontrolēt vai ierobežot. Spiediens kļuva acīm redzams, jo vizīte nostādīja Amerikas uzņēmējdarbības eliti līdzās Savienoto Valstu prezidentam, nevis atstāja Vašingtonu vien pašā sarunās. Xi Jinpings satraukums pieauga, jo dienas kārtība neaprobežojās tikai ar tarifiem. Tehnoloģijas kļuva par vizītes centrālo jautājumu. Jensen Huangs, Nvidia prezidents, pievienojās delegācijai un ienesa sanāksmē vienu no jūtīgākajiem strīda tematiem – progresīvos mikroshēmas, kas tiek izmantotas mākslīgajā intelektā. Ķīna vēlas piekļuvi augstas veiktspējas komponentēm, taču Vašingtona zina, ka pusvadītāji nav tikai komerciāls produkts. Tie ir militārais spēks, rūpnieciskais spēks, datu vara un stratēģiska priekšrocība. Ķīna ir nonākusi strupceļā, jo tai vienlaikus ir nepieciešama gan tehnoloģija, gan stabilitāte. Tieši šajā brīdī Trumps izdara spiedienu. Viņš ierodas kopā ar uzņēmējiem, runā par atvērtību, liek mikroshēmas uz galda un piespiež Xi atbildēt ne tikai kā politiskajam vadītājam, bet arī kā ekonomikas līderim, kuram jāsaglabā piekļuve pasaulē. Taivāna kļuva par lielāko stratēģiskās spriedzes punktu. Pekina vēlas, lai Vašingtona atkāptos no ieroču pārdošanas un samazinātu savu politisko klātbūtni ap salu. Taču Trumpa ierašanās dara pretējo. Tās saglabā Amerikas Savienotās Valstis kā galveno spēlētāju Indo-Klusā okeāna reģiona līdzsvarā. Ķīna cenšas izturēties pret Taivānu kā pret iekšēju jautājumu. Taču realitātē Trumps skaidri norāda, ka Xi nedosies brīvi iebiedēt Taivānu, nesaskaroties ar Vašingtonas politisko spēku. Arī Irāna tika ņemta vērā. Pekina cenšas iegūt ietekmi tuvajos austrumos, izmantojot savas attiecības ar Teherānu, kamēr Vašingtona izdarīja spiedienu uz tīkliem, kas saistīti ar Irānas režīmu un cīnās pret struktūrām, kas apdraud Amerikas intereses. Šī problēma ir acīm redzama. Atbalstot Teherānu, var iegūt ietekmi pret Savienotajām valstīm, taču tas arī pakļauj Ķīnu sankcijām. Ķīnai ir jāizdara diplomātisks spiediens, lai to panāktu. Jo tā joprojām ir atkarīga no Vašingtonas vadītās stabilitātes. Šī atšķirība izskaidro, kāpēc amerikāņu ierašanās bija tik spēcīga. Ķīna var sagatavot skatuvi, bet Trumps izvirzīja jautājumus, kas režīmam sagādā neērtības. Viņš nostādīja Xi sarežģītas izvēles priekšā. Vai nu sarunāties ar lielu valsti, kuras rīcībā joprojām ir kapitāls, tehnoloģijas un sabiedrotie, vai arī pārvērst tikšanos atklātā konfrontācijā brīdī, kad Ķīnas ekonomikai ir nepieciešama paredzamība. Amerikāņu ģenerāļi un komandieri neuzskata Ķīnu par otršķirīgu problēmu. Viņi uzskata Pekinu par galveno ilgtermiņa militāro izaicinājumu Savienotajām valstīm. 2023. gadā ģenerālis Marks Millīs sacīja kongresam, ka Ķīna ir Amerikas bruņoto spēku izaicinājums, kas nosaka tempu, un ka Pekina plāno kļūt par dominējošo lielvaru Rietumpacifikā un Āzijā 10 gadu laikā. Ķīnai ir jāpielāgojas. Ķīna pielāgojas. Savienoto Valstu ģenerālis. Līdz 2049. gadam Trumps ierodas Ķīnā ar viedokli, ko dalās arī ASV augstākā militārā vadība. Pekina ir struktūrālais pretinieks, ne tikai komerciālais konkurents. Admirālis Samuels Paparo, ASV Indo-Klusā okeāna pavēlniecības komandieris, arī nesenā liecībā pastiprināja šo viedokli.
Viņš brīdināja, ka Ķīna attīstās raķešu, kosmosa un pretkosmosa spējās, kibercīņā, hiperskaņas ieročos, kodolarsenālā un jūras spēkos, radot tiešu izaicinājumu Amerikas nacionālajai drošībai un reģionālajai stabilitātei. Citā dokumentā Paparo norādīja, ka Ķīna ražo vairāk nekā Amerikas Savienotās valstis gaisa, jūras un raķešu jaudā. Trumps ierodas Pekinā zinot, ka Ķīna cenšas uzvarēt ar industriālo un militāro mērogu, taču Vašingtona reaģē ar aliansēm, tehnoloģijām un ekonomisko spiedienu. Admirālis Philips D. Davidsons, bijušais Indo-Klusā okeāna pavēlniecības komandieris, arī jau bija brīdinājis, ka Ķīna pātrina, ka prezidents no Ķīnas saprot, ka viņam nav starptautiskas valdības. Viņš teica, ka draudi Taivānai varētu izpausties vēl šajā desmitgadē. Šis vērtējums kļuva zināms, jo tas izvirzīja Taivānu abu lielvaru strīda centrā un parādīja, ka Pekina Vašingtonā netiek uzskatīta par tālu valsti, bet gan par konkurentu, kas cenšas izjaukt Amerikas klātbūtni Klusajā okeānā. Vēl spēcīgāks vēsturisks fakts, kas sasaista šo vizīti, ir Taivānas šauruma krīze. 1995. un 1996. gadā tajā laikā Ķīna izšāva raķetes netālu no Taivānas, lai zastrēdētu salu pirms prezidenta vēlēšanām. Amerikas Savienoto Valstu atbilde bija nosūtīt uz reģionu 2 aviācijas bāzes kuģu grupas, parādot, ka Pekina var izdarīt spiedienu, bet nav vienīgā noteicēja Indo-Klusā okeāna reģionā. Laikraksts Washington Post 1996. gada martā ziņoja, ka Ķīna bija sākusi raķešu izmēģinājumus netālu no Taivānas un ka Vašingtona atbildēja nosūtot otro amerikāņu kuģu grupu. Šis gadījums labāk iederās rakstā, jo parāda to pašu modeli, kad Ķīna mēģina uzspiest bailes, Amerikas Savienotās valstis iesaistās ar savu klātbūtni, militāru aprēķinu un tiešu spiedienu. Vēl viens nozīmīgs vēsturisks fakts ir tirdzniecības karš, ko uzsāka Donalds Trumps pret Ķīnu. Tā vietā, lai pieņemtu veco modeli, kurā Pekina attīstījās, ar piekļuvi Amerikas tirgumu, intelektuālā īpašuma zādzībām un šķēršļiem pret ASV uzņēmumiem, Trumps noteica tarifus, atklāja ekonomisko konfrontāciju un piespieda parakstīt pirmās fāzes tirdzniecības līgumu 2020. gada 15. janvārī. ASV tirdzniecības pārstāvja birojas apgalvo, ka līgums prasīja strukturālas izmaiņas Ķīnas ekonomikā. Tostarp intelektuālais īpašums, tehnoloģija nodošana, lauksaimniecība, finanšu pakalpojumi un tirdzniecības paplašināšana. Šis piemērs atbilst pašreizējiem apmeklējumam, jo tas parāda Trumpu izmantojamu tirdzniecību kā spiedienu ieroci pret Pekinu, nevis kā vienkārši diplomātiju. Xi ir pārsteigts, jo Trumps jau ierodoties pārsteidza ar lielvalsts stratēģiju. Viņš neieradās tikai sarunām. Viņš ieradās nesot līdzi Amerikas Savienoto Valstu svaru uz Pekinu, ielancot Ķīnu, Āfriku, punktos, kuros režīmam visvairāk nepieciešama rīcības brīvība, piekļuva tirgumu, mikroshēmas, ekonomiskā stabilitāte. Trumpam tā kļuva par iespēju parādīt, ka Amerikas Savienotās valstis joprojām spēja iedzīt Pekinu stūrī, neizšaujot nevienu šāvienu, izmantojot tirdzniecību, tehnoloģijas, alianses un politisko spiedienu vienlaikus. Es esmu Milsons Alves, starptautisko attiecību speciālists, un mans mērķis ir jūs katru dienu informēt ar patiesību. Ziņu saites ir norādītas video aprakstā. Nospiediet patīk šim video, abonējiet un beigās apskatiet komentārus, lai jūs vēl vairāk iesaistītos Milsona Alvesa kopienā.